Jā, Dieva acīs mēs esam kā pērles. Bet vai tā, kas tad tagad notiek? Aha, būs. Tā, man viņš negrib strādāt. Kaut kas tāds nebijis. Es ceru, ka no šīs sāks strādāt. Būs. Bet vai esat dzirdējuši par melnām pērlēm? Jā, ir dzirdēts par tām skaistām, apaļām, gaišām. Parasti arī, kad lasa to līdzību, ko Jēzus stāstīja par to pērļu tirgoni. Jā, ir arī melnās pērles, un viņas nav tik ļoti izplatītas. Viņas ir tur tikai klusā okeāna ūdeņos aug, un viņas arī sākotnēji nemaz nebija populāras. Viņas populāras palika samērā nesen, kādus 50 gadus aptuveni, kad tur starp juvelieru izstrādātājiem parādījās kā tāds kā modes kliedziens, tāds, šīs melnās pērles, un ir viņas kļūst ārkārtīgi populāras, un mūsdienās viņas ir pat vēl dārgākas nekā tās parastās, gaišās, baltās pērles. Jā, es nezinu, ja mūsdienās varbūt būtu šis stāsts veidojams par to pērļu tirgotāju, tad noteikti mēs tad teikt, ka viņš nevis to balto pērli atrad, bet tieši to melno, ja tā ir vēl dārgāka. Jā, uz ko tas ir? Tā kā varētu vērst, jo dažreiz ir cilvēki, kas saka tā, tur Dievs vērtē tur kādus tur cilvēkus, tur pasaulē un tā, bet es jau esmu tas melnais un sliktais. Jā, ir tās labais ganas, piemēram, viņš tur iet meklēt to pazudušo avu, bet es jau esmu tā melnā avs. Jā, šeit mēs varētu teikt, varbūt tu esi ar tā melnā pērle, bet kas ir vēl dārgāka Dieva acīs. Galu galā Dievs ir sūtījis Jēzu Kristu, lai viņš glābtu tos, kas ir pazuduši. Un par to mēs arī varam būt viņam ļoti pateicīgi. Jā, ir tā interesanti veidojies tīri vēsturiski, ka pateicības dievkalpojums bija saistīts ne tik daudz ar rudens veltēm, tur ar ķirbiem un vēl viss, kas mums ir izaudzis dārzā, bet gan pateicība Dievam, pirmkārt par viņa svētībām, par viņa darbu, par evanģelizāciju, par misiju. Un tas bija tāds kā uzsvars arī celmlaužiem, kāpēc vispār arī adventistiem ir šāds pateicības, arī dievkalpojumi bijuši senos laikos. Mūsdienās viņš varbūt ir drusku kaut kas savādāk, varbūt arī nav savādāk, bet tomēr, ka tas nav tikai par kaut kādām rudens veltēm un augļiem, ko esam savākuši, par ko mēs pateicamies, bet arī par tādu kā garīgu piepildījumu, garīgām svētībām, kuras mēs esam saņēmuši no tā kunga. Tā ir sanācis, ka bija pagājis diezgan ilgs laiks, kaut kas laikam tas bija pavasars, kad veicu tādu kā anketēšanu. Bija anketas. Tur bija kādi 5 jautājumi, un man arī bija vēlēšanās arī, kā tie anketas tiek aizpildīts, kādi bija aizpildījuši, tiešām paldies, un tur ir arī vērtīgas arī atbildes uz tiem jautājumiem. Par to pašu pirmo reizi bija, jo mums viena nodarbība bija, bet kaut kā iestriga viss tas pārējais, un es vēlētos, ka šai reizē mēs paskatītos vismaz to otrais jautājums, kas mums bija tajā anketā, kurš bija ļoti svarīgs, kurš skanēja tā: kā tavas spējas un dāvanas ir bijušas lietotas pēdējo 5 gadu laikā tavā draudzē, vai tu esi spēcināts, jeb jūties noguris vai nenovērtēts? Jā, varbūt arī tieši rudens pateicības dievkalpojums ir vieta, kurā mēs varētu arī apskatīt šo jautājumu. Vismaz tās atbildes, kādas viņas bija sniegtas, protams, atbildes ir anonīmas, bet tās varbūt mēs varētu kaut kur
aplūkot un varbūt attiecināt kaut kur arī uz sevi, lai izvērtētu, un kā šis jautājums tad ir atbildēts un kā mēs par to varam pateikties. Viens atbildēja šādi. Garīgajā dzīvē vissvarīgākās ir bijušas personiskās attiecības ar Dievu, caur viņa vārdu. Jebkurš pasākums draudzē vai izaicinājums kalpot ārpusēji stiprinājis attiecības ar Dievu. Varam teikt, slava Dievam, varam pateikties par to, ka lūk, cilvēks, kuram ir šīs personiskās attiecības ar Dievu, caur viņa vārdu, un viņš arī piedalījies un ir līdzdarbojies dažādām šīm draudzes aktivitātēm, kas ir stiprinājušas viņa attiecības ar Dievu. Nākošais cilvēks bija atbildējis uz šo jautājumu tā. Katrs lielākajā vai mazākā mērā ir ieguldījis manā garīgajā izaugsmē. Kā pozitīvo piemēru Jelgavā esmu uzskatījis Māri, kurš ir daudz palīdzējis tikt skaidrībā dažādos grūtos jautājumos. Jauniešu pasākumos Māreks un Dzintars ir bijuši atbalstoši. Ļoti vērtīgi ir bijuši jauniešu vakara nometnes iesaistīšanās ceļu meklētāju mācīšanā, alfas kursi. Svarīgi ir bijusi sajūta, ka dari kaut ko vērtīgu kopā ar citiem. Jā, te ir pieminēti arī konkrēti kādi cilvēki, arī, kas ir arī ieguldījuši, un lūk, šajā atbildē ir pausta pateicība tieši, ka ir bijis šāds ieguldījums arī šim cilvēkam, kas šo atbildi ir sniedzis, un arī mēs katrs varētu padomāt, kas esam kaut ko piedzīvojuši no kaut un tās pašas alfas, kas te ir bijusi Jelgavā, vai jauniešu vakariem, vai nometnēs, ceļmeklētājos, pasākumos, ja arī te ir gūts kaut kas vērtīgs un svarīgs. Par to var Dievam pateikties. Trešais cilvēks atbildēja šādi. Kalpošana draudskopju nozarē un ceļmeklētāju aktivitātēs. Daudzi visvairāk ir stiprinājusi kalpošanu vecajiem draudzes locekļiem, piemēram, talkas, sadraudzība ar dziedāšanu. Nozīmīgākais ir sadraudzība. Jā, kā mēs te redzam, ka paliek atmiņā ne tik daudz varbūt kādas, varbūt tāds, formāls kaut kādi pasākumi vai vienkārši kaut kādas runas, bet šajās atbildēs mēs redzam tieši sadarbības starp cilvēkiem. Sadraudzība, tā tiek augsti vērtēta mūsu vidū un tāpat stiprina, pat te ir pieminētas stiprina kalpošana vecajiem draudzes locekļiem. Kas tur ir kaut kāda palīdzība sniegt? Tu jūties, ka tu esi vajadzīgs un tu vari palīdzēt. Un vēl arī tur ceļmeklētāju aktivitātēs tu esi iesaistījies bijis. Jā, šeit var pateikties Dievam par to, ka tāda iespēja ir bijusi un tā nav palaista garām. Ceturtais cilvēks bija sniedzis šādu atbildi uz to iepriekš minēto jautājumu. Esmu priecīgs, ka varu būt noderīgs kādā kalpošanā, kuru draudze uztic un kur kādam varu palīdzēt. Bet melotu, ja teikt, ka viss ir ļoti labi. Reizēm jūtos, ka tas ir jādara ar piespiešanos. Jā, kā te arī brālis Ulvis arī teica, dažreiz ir šī sajūta, ka labāk gribētos palikt mājās. Un ko te slēpt, dažreiz arī man pat tāda sajūta ir bijusi, bet šajā atbildē mēs jau kaut kur arī nojaušam, kā tas, kuri būtu meklējams tas īstais un labais, proti, ka tu esi bijis noderīgs, ka tu vari kādam palīdzēt, ka tu vari kādu stiprināt, iedrošināt, un varbūt caur to tu arī pats tieci stiprināts, iedrošināts, un arī vari virzīties tālāk. Tad ir nākamais atbildi bija sniedzis šādu. Garīgo dzīvi stiprinājušas svētrunas un arī savstarpējā sadraudzība. Atkal sadraudzība ir pieminēta. Draudzes attiecības ar Dievu stiprinoši bija brāļa Maiklas seminārs. Jā, atceramies brāli Maiklu, viņa ieguldījumu. Es domāju, ka mēs varētu pat viņam arī kaut kādu
sveicienu aizsūti, ka mēs arī viņu neesam aizmirsuši un painteresēties, kā viņam klājas. Jā, varbūt tiešām mēs varam, čats mums ir, kur varam viņam uzrakstīt, papvaicāties, lai viņš uzraksta mums arī, kā viņam iet, un mēs viņam arī novēlām visu to labāko. Es domāju, ka arī šis pasākums, kas bija pagājuši gadu, ar šo brāli tiešām ir bijis tāds iedrošinošs, bet kā jau te minēts, atkal šis vārds sadraudzība. Nākošajā atbildē atkal ir par sadraudzību. Cik interesanti. Mūsu draudze ir vienojusi pasēdēšanu pie tējas galda un pārunas par svētajiem rakstiem, palikušie atmiņā alfas kursi, kas daudz stiprināja un saliedēja attiecības ar Dievu. Jā. Kas ir palicis atmiņā? Jā, tieši šī sadraudzība, kāda ir bijusi. Pēdējā atbilde, kur esmu saņēmis, ir šī. Manā garīgajā dzīvē visvairāk saņemts no svētrunām, piedalīšanos Bībeles stundās, visvairāk stiprina draudzes locekļu liecības, sadraudzības pēcpusdienas, ciemiņu koncerti, dziesmas, mūzika, lūkšanas. Tas dod prieku būt kopā ar Dievu. Jā, tiešām par to mēs varam būt pateicīgi, ka tas mums viss ir dots, un arī šodien tāda iespēja mums ir sniegta. Jā, šis ir attēls no brāļa Maikla vadītās semināra, kas bija šeit noticis. Jā, kā jau minēju, mums noteikti vajadzētu viņam sūtīt sveicienu, painteresēties, kā viņam labi klājās. Bet kopumā, kā ir ar to nogurumu? Tas mūs pavada, tas mūs neliek mierā, tas mūs spiež pie zemes, ja, un kā vienkārši gribās tā kaut kur nogulties, nolikt rokas blakus, aizvērt acis, bet tas izdegums, ja pēc tērcīs sērkociņa arī ir, ka tas var arī novest pie izdegšanas. Jā, ir vajadzīgs uzpildīties, ir vajadzīgs uzlādēties. Mēs jau zinām, kas ar mūsu telefoniem notiek, ja tiem netiek iedots tas vadiņš, netiek iebakstīts caurumā attiecīgā, tā arī patas arī mums. Mēs arī, mūsu baterijas kādreiz arī nosēžās. Pateicība Dievam, ka mums ir kur uzlādēties. Viens tas ir lūkšanas, viens tas ir Dievvvārds, bet kā mēs redzējām no šīm aptaujas anketas atbildēm, sadraudzība savā starpā, sarunas. Tur ir kaut kas kopīgs tiek veikts. Arī Jēzus Kristus, viņš vērtēja to visu, un zinādams arī, ka viņa mācekļi arī bija noguruši pēc visiem tiem notikumiem, kas tur bija Jeruzālēmē, tur Golgatas notikums un augšām celšanās un visu tāds neziņas periods. Lai gan, protams, pats Jēzus varēja teikt, ka viņš vairāk bija noguris no visu, bet mācekļi bija tieši garīgi izsmelti, un tur ir Jāņa evaņģēlija beigās apraksts, ka viņš tur aicina viņiem pasēdēt kopā pie ezera krastā un pārunāt lietas, kas ir bijušas notikušas. Tur bija ar tas zināmais jautājums, kas Pēterim tika uzdots, vai tu mani mīli vairāk kā šie, un arī citi jautājumi tur tika izskatīti, bet kopumā vissvarīgākais bija tieši paša Jēzus klātbūtne un ka viņi tur bija guva atdusu un spēka atjaunošanos. Mums varbūt tādas iespējas nav, gluži tur Galilejas ezerā un ar Jēzu redzamā veidā mums ir draudze, un kur vēl uzpildīties, ja ne draudzē. Jāsaka gan, ka mani mulsina sarunas un pārdomas, kuras es esmu dzirdējis, un iespējams arī jūs dzirdējāt arī, piemēram, Impakta brīvdabas dievkalpojumā, ka draudzē tā uzpildīšanās nekam neder, ka vajag iet jaunas draudzes dibināt, jāiet misijā un
un tos dievkalpojumus nevajag, un sabata skolu nevajag, un neko nevajag, un vajag tikai iet un kaut kur skriet, un kaut kur... Varbūt, kamēr daudz spēku ir un var tu skriet, dibināt jaunas draudzes un kaut ko veidot, kādu brīdi tas tā var būt, bet draudzēm jau ir vajadzīgas sapulces, draudzēm ir vajadzīgas sadraudzība. Sabatskolai arī ir sava vieta. Bez tā uzpildīties mēs nevaram. Un uzpildījušies mēs attiecīgi varam stiprināt un iedrošināt arī apkārtējos. Un kur nu vēl, ja ne draudzē? Un pat ja arī dibināta tā jaunā draudze, kas tur notiks? Dievkalpojumi, tie paši. Tā kā tas ir domāts tieši iedrošinošiem, stiprinošiem tādiem sanāksmēm, kur mēs pēc līkdienas skriešanas apstājamies, lai varam pie Kristus kājām arī pateikties par Dieva vadību. Tāpēc varētu sacīt tā, kā starp draudzi, starp dievkalpojumiem un misiju. Tur pretrunu nav, tas viss sajiet kopā, visam ir savs laiks iešanai, savs laiks arī atpūtai. Vēlētos te nedaudz ieskatīties māsas Vaitas grāmatā Dziedinošā kalpošana, kurā ir šāds citāts. Kad Jēzus saviem mācekļiem teica, ka pļaujamā esot daudz, bet pļāvēju maz, viņš neskubināja viņus nerimstoši strādāt, bet ieteica: lūdziet pļaujas kungu, lai viņš izsūta strādniekus savā pļaujamā. Tikpat reāli kā pirmajiem mācekļiem arī šodien saviem darbā nogurušajiem strādniekiem Jēzus velta līdzjūtības pilnos vārtus. Nāciet vieni paši savrup un atpūtieties maķenīt. Citāts turpinās. Visiem, kas sadarbojās ar Dievu, nepieciešamas klusas stundas, lai iedziļinātos savās sirdīs, dabā un Dievā. Viņos jāatklājās dzīvei, kas nav saskaņā ar pasauli, tās paradumiem vai praksi. Viņiem personiskā pieredzē jāiegūst atziņa par Dieva gribu. Mums katram savā sirdī jādzird viņa balss. Jā, māsa Vaita tieši runā. Esam noguruši, esam noskrējušies, vajadzīgs atpūsties, vajadzīga atdusa, bet tajā pašā laikā tas ir, kā mēs to redzam, tas ir saistībā arī ar draudzi. Tas ir saistībā ar mūsu klusām stundām, tas ir sadarbība, sadraudzība. Tas viss iet harmoniski viens ar otru. Salamām pamācībās ir šāds pants. Rūpes sirdī izraisa grūtsirdību, bet laipns vārds to iepriecina. Un cik svarīgi, ka šis laipnais vārds varbūt tiek dzirdēts draudzē, bet arī varbūt, ja tu nedzirdi, tad vismaz tu pats kādam to pasaki, šo laipno vārdu, jo te ir tāda likumsakarība. To, ko tu dod, tu saņem vēl atpakaļ. Ja tu esi svētījis, tā svētība tev nepaliek tukšā, bet nāk atpakaļ. Jā, varbūt tev arī ir rūpes sirdī un grūtsirdība, bet laipnais vārds otram cilvēkam, tas iepriecina un stiprina. Jesajas grāmatā ir šāds arī aicinājums. Stipriniet nogurušās rokas, dariet stingrus ļodzīgos ceļus, sakiet izmisušām sirdīm, esiet stipras, nebīstieties, redzi, te ir jūsu Dievs. Vai arī no māsas Vaitas arī doma ir, tas ir kāds rīta sveiciens, kā viena lietus lāsa mitrinot zemi sagatavo ceļu nākamajam, tā katra labā doma paver ceļu tālākajam. Jā, mēs varam iztēloties. Lietus piliens nokrīt, bet ja viņu ir daudz, tas mitrina zemi. Tā arī laba doma, labi vārdi, kurus mēs veltam viens otram, uzmanību, ko mēs parādām viens otram, paver arī ceļu tālākajam. Protams, mēs varam teikt tā, ka dzīves
gaitā saskarāmies ar tādām situācijām, ka liekas, ka tev nav kur vairs iet. Strupceļš, ne pa kreisi, ne pa labi. Priekšā arī sarkana gaisma, tu nekur netiec. Tomēr, uzticoties Dieva rokām, kā mēs zinām, Dievs kā radītājs veido mūs, viņš pat ir salīdzināts ar podnieku, kurš veido mūsu raksturus, lai mēs atstarojam Kristus līdzību savā raksturā, savās attiecībās, un lai tas tad arī varētu izpildīties un arī būt piepildīts arī mūsu savstarpējā saskarē. Kāds būtu redzējums, kopīgs redzējums Jelgavas draudzei, kur mēs īsti vēlamies nokļūt? Kādi mēs gribam būt? Kas ir tas ceļa mērķis? Jā, varbūt tā viennozīmīgi nav vienkārši atbildēt uz šo jautājumu, jā, jo mēs tā nojaušam, kāda tur varētu būt arī tā atbilde. Jā, tā saistās visā ar Jēzu Kristu, ar viņa mērķiem. Es jums gribu parādīt Liepājas draudzes vienu no atbildēm, bet kopumā Liepājas draudze bija pieņēmusi kā savas draudzes skatījumu arī pēc līdzīgas anketas, kas bija arī viņiem dota. Kā lūk, kāda tad viņi vēlējās būt tuvāko gadu laikā. Un atbilde viņiem bija tāda: tuvākā gadu laikā draudze vēlās tapt līdzīgāka Kristum, vēlās tapt izglābta Jēzu Kristu. Kā jums šķiet? Interesanti, laba atbilde, vai ne? Tāda. Iespējams, ka Jelgavā arī varētu būt līdzīga kaut kur atbilde. Vienīgais, te ir jāparunājās. Jā, varbūt, ka vēl kāda anketas kaut kad, ne šodien un ne rīt, bet ka mēs arī varētu izkristalizēt kaut kādu savu redzējumu, kāds varētu tas būt mums. Savas misijas, tāds tā kā misijas apstiprinājums, jeb tas misijas logo. Piemēram, ir draudzes, kurās, piemēram, kā šeit, ja ir viena kaut kāda arī draudzes internetā vienkārši atrada. Ir daudz draudzes, kurām arī šis misijas apliecinājums ir iztulkots. Mūsu vīzija ir izveidot tādu draudzi, kuru ārpus draudzes esošajiem patiktu apmeklēt. Jā, laba doma, tikai jāizdomā, kā to izdarīt. Es nezinu, kā šajā te draudzē tas veicās, jā, bet diezgan laba doma. Vai arī, piemēram, atkal mūsu misija ir vest cilvēkus augošās attiecības ar Jēzu. Mūsu vīzija ir izveidot draudzi, kur ārpus draudzes esošiem patikt apmeklēt. Neesi pārliecināts, ka tici Jēzum, bet vēlētos uzzināt par viņu vairāk. Lieliski, tad mūsu draudze ir domāta tev. Jā, arī tā diezgan labs mērķis. Jā, šai ten. Es nezinu, kā to draudz latviski pasaka, jā, kā viņi tas ir, bet diezgan tāda labs noteikts mērķis. Mūsu oficiālai arī organizācijai 7. dienas adventistu baznīcai arī kaut kāds misijas arī norāda, ja mēs atveram viņu mājaslapu, tur arī viņi ir, bet jautājums ir tāds, vai mēs zinām, kāds ir tad mūsu draudzes misijas oficiālais paziņojums. Teikšu jums, kā ir, ne visi mācītāji pat viņu zina. Jo viņš ir tāds diezgan pagarš, es jums viņu parādīšu. Skatieties paši, labi. Viņš tur patās mūsu mājaslapā ir. Tātad mūsu misija ir aicināt visus ļaudis kļūt par Jēzus Kristus mācekļiem, pasludinot mūžīgo evaņģēliju, kas ietverts 3 eņģeļu vēstīs un sagatavot pasauli Kristus drīzējai atnākšanai. Tad ir metode, kā to darīt. Mūsu metode Bībeles un Svētā gara vadīti 7. dienas adventisti īsteno šo misiju, dzīvojot Kristum līdzīgu dzīvi, izplatot vēsti, aicinot uz māceklību, mācot, dziedinot un kalpojot. Un tad vīzija saskaņā ar Bībeles atklāsmi par Dieva plānu kulmināciju 7. dienas adventisti uzskata Dieva radības atjaunošanu pilnīgā saskaņā ar viņa nevainojamā gribu un taisnību.
Aizvērsim to ciet. Tā. Cik daudz no tā varam atkārtot? Tā ir ar tiem oficiālajiem paziņojumiem. Jā, viņi ir tādi ļoti dikti oficiāli, pie tā vēl no angļu valodas tulkoti, kādi viņi ir. Nē, tur viss ir labi, viss ir pareizi, jā, tā ir. Tikai vienmēr tas rada tādu tā kā jautājumu, kā to īstenot. Un arī attiecīgi, cik mūsu draudz, kas esam tikai daļa no tās vispasaules draudzes, ko mēs spējam no tā īstenot. Jā, jo mūsu misija nevar būt pasaule plaša, jo mēs jau skatām savu draudzes to darba lauku šaurāk. Maksimāli var būt Jelgava, var būt novads kaut kā, tas ir. Un tāpat tās arī, ja mēs skatāmies vēl konkrētāk, tad tas ir vēl šaurāk. Tas varbūt ir kaut kādi paziņu loks, darba kolēģi, kaimiņi, kaut kas tāds. Jā. Par metodi domājot, tad mums ir jādzīvo Kristum līdzīgu dzīvi, jāizplata vēsts, jāaicina uz māceklību, bet arī šeit ir atbilstoši arī tām spējām. Ne visi no mums ir spējami, kāda bija apustulim Pāvilam. Ne visiem mums ir spējas, kāda bija māsai Elēnai Vaitai. Jā, mums ir kaut kādas savas, varbūt tādas spējas, kaut kādas stiprās puses. Varbūt mēs varam kaut kādu labu vārdu pateikt savam tuvākajam. Jā, varbūt kaut kādu labu darbu izdarīt. Bet atkal šī metode nevarētu būt izplatīta uz visu pasauli, bet tā ir atkal atbilstoši tam, tai vietai un videi, kurā katrs no mums atrodas. Un tāpat tās arī tā vīzija. Vīzija ir ļoti skaista, arī pasaule plaša, un mēs arī tā cenšamies varbūt arī kaut kur vismaz intuitīvi pie tās arī pieskaņoties, arī pirms kaut ko šādu arī esam lasījuši, jā, kā arī vēlamies piedzīvot to atjaunošanu, pilnīgā saskaņā ar Dieva gribu un taisnību, jā, un dzīvot saskaņā ar Bībeles atklāsmi. To esam centušies. Līdz ar to mums atkal ir par ko pateikties. Pateikties, ka vismaz esam šajā virzienā bijuši ar Dieva spēku un Dieva žēlastību saskaņā. Jā, mūsu misija. Kāpēc mēs šeit esam? Jelgavā, Svētas ielā 25. Kā mēs ietekmējam savus tuvākos, kā mēs ietekmējam arī viens otru. Pateicība Dievam, kā ir, vismaz tas arī kaut nedaudz, ko mēs spējam viens otru pozitīvi ietekmēt, pozitīvi virzīties tālāk uz priekšu, mūsu misija. Lai gan visai organizācijai ir globāla tā misija, pasaule plaša, tomēr katram no mums tas viss var izpausties sadraudzībā, sadarbībā vienam ar otru. Kur tos vārdus ņemt? Varbūt mums pravietis Jesai var palīdzēt. Jesai 50. nodaļa 4. pāns. Dievs tas kungs man ir devis gudru mēli, ka es ar savu uzrunu protu stiprināt nogurušos. Jā, ar tiem nogurušiem mēs iesākām. Spējam stiprināt nogurušos. Nogurušo ir ļoti daudz. Noguruši paši esam, bet kungs vēlās mūs stiprināt, un stiprinājot citus, paši mēs topam stiprināti. Tādēļ arī var sacīt, ka misija mums savā sabiedrībā ir, mūsu vērtības un iespējas ir arī svarīgas. Es vēlētos jums vēl parādīt lietas, kas saistībā ar mūsu Draudzes Savienības misijas nodaļu, ko es arī vēlos arī dot arī. Viņi prasa mums atskaiti par mūsu draudzi, ko mēs plānojam nākošā gadā darīt. Un tur ir arī tā kā anketa,
Ko es tur esmu ierakstījis un ko es taisos tad arī savienībā par Jelgavas draudzi arī dot, ja, tad, kas ir plānots būt tā kā uz nākošo gadu. Viens ir, ka mēs varētu plānot sabatskolas skolotāju sanāksmi, kas būtu svarīgi, tikai jāizdomā. Tur ir viena tāda grūtība. Kad tam jānotiek? Tas, ka tam ir jānotiek, ir skaidrs, bet tikai jautājums, kad. Un tas ir patreiz, tas ir jāizdomā. Tas pats ir arī ar diakonu sanāksmi. Tam arī kaut kad nākošā gadā noteikti vajadzētu notikt. To varētu notikt arī šai rudenī, bet principā tam ir jānotiek. Diakoniem ir jāsanāk arī kopā. Arī dievkalpojumu atklājējiem arī nepieciešams sanākt. Un draudzes padomas sanāksmes, tās arī mums ir regulāri, tas viss notiek. Domājot arī vēl par nākošo gadu tieši, kas attiecas uz sagatavošanas darbiem, kur ir draudzības veidošana, kalpošana cilvēku vajadzībām, pagaidām, kas man te ir, ko es te varu ierakstīt, ir tieši attiecībās uz lūkšanām, tur ir lūkšana nedēļa, lūkšana gros, lūkšana grupa, kas arī līdz ar lūkšanu nedēļu tiks arī atjaunota. Arī jelgavniekiem būs iespēja piedalīties. Pie sēšanas darbiem, te var ierakstīt ceļojošā biblioteka, kas starp citu joprojām vēl mums ir aktualitāte. Aptuveni 7 vai 8 cilvēki jau ir apzināti no 22. Tātad parēķināsim nost, tad tur iznāk vēl 14 cilvēki, vēl ir tādi, kurus vajadzētu apzināt. Aicinājums draudzes locekļiem iesaistīties. Jā, tas ir mūsu uzdevums. Jā, māsa Dzidra arī veido to sarakstu, kas varētu šos cilvēkus arī ar viņiem uzturēt kontaktus. Tālāk ir telefoni, ir grāmatu kaste, tur aizmugurē arī. Jā, tā kā tas ir mūsu uzdevums, ceļojošā biblioteka. Baznīcu nakts, tā arī nākamgad plānota, tad ir arī koncerti. Ir doma, ka noteikti viņi būs abos pansionātos, kas ir mums arī pazīstami. Tad ir lieldienu pasākums, Ziemassvētku pasākums, jeb gada nogales pasākumu, viņi var nosaukt. Tad ir arī komunikācija, arī caur Facebook, YouTube un Instagram, un arī mums ir arī tiešraides, kuras arī attiecīgi var ievietot šajās sociālajos tīklos. Attiecībā uz audzēšanu, parasti tur liek iekšā bībeles stundas. Jā, bībeles stundas aicinājums uz tām mums ir joprojām, ir iespējams, ir pieeja pie tā visa. Pat te varētu vēl ievietot arī ceļu meklētāju klubu nodarbības, bērnu svētīšana, arī jauniešu dievkalpojums. Pagaidām tas ir šīs aktivitātes, kuras kopā arī ar draudzes padomu mēs tā domājot, kas varētu tas būt nākošu gadu, kas tas varētu arī kā izskatīties. Pie pļaujas. Evanģelizācijas sēna. Es nezinu, vai mums izdosies atkārtot ko līdzīgi, kā tas bija mums ar brāli Maiklu Dantu pagājuši gadu, bet ir ideja, jā, kas tas varētu nākamu gadu būt, jā, un varbūt par veselības tēmām tāds pasākums mums varētu arī būt nākošu gadu. Pie saglabāšanas, jā, tad tas varētu būt gan piemiņas mīlesti mums ir sadraudzības, pusdienas, vismaz pavasarī, rudeni, brīvdabas dievkalpojums vasarā, apsveikumi dzimšanas dienās, un jaunieši iesaist muzikālajā kalpošanā. Un varbūt, ka vēl ir kādas labas idejas, kas vēl varētu būt iekļauts šajā atskaitē Draudžu savienības misijas nodaļai, un ko mēs arī gribētu īstenot nākamu gadu. Droši nākat klāt, sakiet savas idejas, kas tas varētu būt. Kopumā tas ir tas, ko mēs varētu jau domāt par nākošo gadu arī īstenot. Jā, pamazam jāvirzās uz noslēgumu. Vēl māsas Vaitas citāts. Visapkārt mums ir apbēdinātas dvēseles. Tās varam sastapt visur. Uzmeklēsim šos cietējus un teiksim īstos vārdus īstajā laikā, lai mierinātu viņu sirdis. Būsim vienmēr upes, kurās var plūst līdzjūtības spirdzinošie ūdeņi. Savstarpējā saskarsmē jāatcerās, ka citu cilvēku dzīvē ir jomas, kas tiek slēptas mirstīgo acīm. Tur ierakstītas ilgstošas, grūtas cīņas ar smagiem sadzīves apstākļiem, nepatikšanas mājās un ģimenē,
kuras dienu no dienas vājina drosmi, paļāvību un ticību. Tos, kas dzīves cīņas izkaro šādos nelabvēlīgos apstākļos, var stiprināt un iedrošināt mīļa uzmanība, un tā neprasa lielas pūles. Šādiem cilvēkiem patiesa drauga stiprais palīdzošais rokas spiediens ir vairāk vērts nekā zelts vai sudrabs. Laipni vārdi ir tikpat patīkami kā eņģeļu smaids. Tā raksta mums šī rakstniece, cenšoties mūs iedvesmot, iedrošinot un gal galā, kur vēl, ja ne draudzē, lai tas tā varētu notikt. Māsa Vai turpina. Maz nodrošinātajiem ir jāpalīdz, slimnieki jāaprūpē, noskumušie un zaudējums cietušie jāmierina, nezinātāji jāpamāca, nepiedzīvojušajiem jāsniedz padoms, mums jāraud kopā ar raudošajiem, jāpriecājas ar priecīgajiem. Šis darbs nebūs un nevar būt neauglīgs, ja to pavadīs pārliecināšanas, lūgšanu un Dieva mīlestības spēks. Jā, diezgan iedrošinoši vārdi. Mēs to varam. Katrs no mums, mēs to varam. Mēs varam būt kā šīs pērles Dieva rokās. Un kā vēl arī debesu vietās, Māsa Vai, tā ir arī šāds citāts. Ne jau darba lielums, ko mēs darām, bet mīlestība un uzticība, ar kādu mēs to darām, ir tā, kas iegūst pestītāja atzinību. Mīlestība un uzticība, ar kuru mēs darām to labo. Labāko, ko spējam, ir tā, kas arī piesaista Dieva uzmanību un iegūst atzinību. Tā esam aicināti būt šīs pērles. Varam būt pateicīgi, ka tādi arī esam. Pērles, kas esam atpirkti no šīs pasaules ar Kristus dārgajām asinīm. Varam būt pateicīgi par mūsu pestītāju lielo mīlestību katram uz mums. Lai Dieva vārds ir svētīts. Bet tagad piecelsimies lūkšanā, pateicības lūkšanā. Dzīvais labais Dievs, Tev pateicība par visām Tavām svētībām, Tavu žēlastību, kādu esam piedzīvojuši līdz šim. Debesu Dievs, lai gan saskarāmies ar dažādām arī neizprotamām lietām, arī ar grūtībām, sarežģījumiem, nepatikšanām, vai arī, kur liekas, ka ceļš nav tālāk ejams, ka paliek viss pa smagu un grūtu un ir liels nogurums. Pateicamies Tev, dzīvais Dievs, par Taviem iedrošinošiem vārdiem. Pateicamies, Kungs, ka Tu lūgšanās mūs pieņem un uzklausi. Pateicamies, ka arī sakot svētību, labos vārdus saviem tuvākajiem paši varam būt stiprināti un iedrošinoti. Kungs Dievs, pateicamies, ka Tu mūs uzlūko kā šīs dārgās pērles šajā pasaulē un ka caur mums Tu vēlies vēl daudz ko labu sniegt un darīt. Pateicamies, Kungs Dievs, ka Tu mums arī dāvā šo gudrību, sacīt šos stiprinošos vārdus un ar uzticību mīlestību paveikt tās darbus, kas mums ir uzticēti, mūsu pienākumus. Debes Dievs, pateicība Tev, slava un teikšana, ka Tu dari daudz vairāk kaut ko spējām saprast vai izlūgties, ka pats svētais gars par mums aizlūdz ar bezvārdu nopūtām. Pateicamies, ka varam pie Tevis, pie Tavām kājām gūt stiprinājumu, atdusoties, un ka Tu labprāt mums arī sniedz jaunus spēkus, jaunu ierosmi, jaunu dziesmu pat, lai varam ar to kopā virzīties tālāk. Pateicamies Tev, dzīvais Dievs, par visu Tavu žēlastību, par dāvanām, kuras Tu arī esi sniedzis mums šajā gadā un arī sniegs arī turpmāk. Pateicamies Tev, Kungs Dievs, par Tavu žēlastību. Jēzus Kristus vārdā.